ko, esam ieradušies Dobelē. Gatavs esi? Pilnībā. Pilnībā gatavs. Mums ir 8:10. Sākās kvalis. Tā kā brauksim. Skatīsimies, kas notiek. Pifans nav bijis šitajā trasē vispār. Skatīties, ne arī braucis, tā kā viņam būs interesanti. Sezonas līderis pēc 2 posmiem 250 mīkos amatieros Kārlis Roberts Elsmesis. Juļģis Dukļs vienmēr uzticīgi 4. numuram. Kolēģis šodien Gastons. Kā tev ir Giovanni, jā? Un pērnā gadā bronzas laureāts šodien sacensībās nepiedalīsies. Kvalīti esam nobraukuši, trasa pilnīgi dirsā. Pārlieta vienkārši un skatījās jau no malas tāds foršs segumiņš. Bet, nu, dirsā. Apties, kas pa 500 tiek. Ko tu saki pa tādu? Mērmākais aparāts. Tifans saka, pēc 2 gada tādu laidīšot. Retro. Retro, jā, bet... Nu, trasa kā ir, tā ir. Neko darīt, visi tagad mojkā stāv, redz, moči arī nav. Teltiņi ir uzcelts, bet visi mojkā vienkārši rindā kvadristi, tur visi, man liekas, tur ir. Nav kur pieslēgties, jāpagaida. Mālu. Māls vienkārši. Bedova, jā. Nu, tā liekas, es paliku. Nobrauc noskatījos, kaut kāds 9. bija. Nu, mēs visi kopā šodien esam viena grupa. Gan jau tagad viņi sadalīs kaut kā. Kurš tu bija? 9. 1,58. Kur ir esi? 1,58? Jā, bez tā. Nē. Es normāli, ka es biju nobraucis pirmo reizi malā, man bija 2,01. Tā kaut kādu vienu uzbrauc, bet nu arī ar kļūdām. Nē, es viņu 1,58. Kā? Ir ok. Kurš tu paliki? 26. no 29. O. Jā, pirmo reizi trasē. Tāds jau dubls. Apakš ir tā, ka vienkārši, nu, špūrs uz džampiem arī tādas līdz šejienē vienkārši. Nezinu. Palēvits arī teic, ķipa vakar esot bijis foršs uzlaistīts, vai ne? Tāds kaut kur vēl mitramiņš peļķīt sēž, bet, nu, ka vajadzētu sasūkties un šodien būtu labi. No rīta esot piecēlies, viens jau ar šļauku stāv jau mauc vaļā. Bet, nu jā. Tagad aizies motus nomazgāsim, tad jau gatavos ar braucieniem. Gadi iet, meistarībā nezūd, es skatos, kas vien jaunieklīgajiem kungiem arī joprojām izstalībā. Lielas Kazlovs, kurš līderim zaudē, Pozīcijās 250-niekiem, kas šodien pirmajā braucienā, kur otrais ir Martins Markitāns ar 400. Pakāptos, nu jau ir 4. vietā. Vau, Kārlis Rodrigo Baldaudis atkāpjas uz 5. vietu, un nu jau ir 18 punkti Tomasam Randam par... Martins Markitāns un Tomas Randa. 801, 444 un 200.
Taču ņemot vērā. Psiholoģiski bija gatavs pēdējām aplīm apsteidza līderi Kārli Tutīti uzreiz startībā. Un tagad finišs 450 brigādes. Sagājums kaut kur pazudis, laikam nokritis. Nē, mocis iet, bet trīnieks vairs neskrīt. Jā. Brauciens ir aizvadīts 10. vietā. No startiņa kaut kur pa vidiņu gāja. Vispār kopā 7. bet savā grupā 3. Jā, es biju pat 3. savā grupā. Normāli gāja, viss kārtībā, noslāp vienā likumā. Eju pret to musaru, bļaļ. Piešķilt, nezinu cik ilgi, pusminūti. Labi, nē, 20 sekundes kaut kāds. Pirmajos apļos visi garām aizgāja. Pēc tam vēl viena kļūda. Brilles arī kaut kādi, nezinu, mēsli iesita pilni, hatas no iekšas. Nomet brilles, uzdabīju pacīm normāli. Tā, gaidam otru braucienu. Pirmā kā tev ātro? Normāli. Uzbrauc to, ko gribēji. Visiem viss ir labi, visiem viss ir apmierināts. Mocis atkal izskatās raģiks pilns, atkal būs jāmazgā. Bet nu neko, braucam tālāk. Makans. Otrais brauciens startā. Nezinu, kurš bija. Nebija pārāk. 11. startā. No visiem. Jā. A, kurš no visiem bija beigās? 5. sākumā izgāja. No vispār visiem? Jā. Karoč nobrauc savā klasē pa 3. Ļoti labs rezultāts. Tā nē. Salikās smuki trasīte. Aizgāja floviņā. Un smuki, mierīgi visu braucienu tā arī turēja tempiņu un kaut kādu sadzinu un beigās 3. palika. Fifan arī papli saķēra, tas jau viss kārtībā. Fifan, ko teiks, ka tev papli apdzina? Tā bija cūks laime. Redzēji pēc tam to līniju? Pa to dubļaino aiz tā slāpētāja. Pa pašu labo maliņu. Jā, nē. Mēmākā līnija. Nu, viņa jau beigās izjājās. Līkumā tieši tā kā? Nu, noiet pa kalnu lejā. Nu, tur tālais gās. Un arī, ka pa kalnu lejā gāja, tu gāji pa labo pusi. Kreisajā pusē vispār neviena bedra. 7. kopā palika. No sākuma vispār tur nebija neviens braucis, ķip skatos. Es neiešu pa bedrēm kratīties, pa turien caks. Un pēc tam jau, nu arī kaut ko bišķi samētāja, bet netik traki. Pēc tam... Jā, pēc tam tur iziet pa to iekšiņu. Es mēģināju, bet nevienmēr strāpīju. Jā, tur, pēc tam tas slāpētājs, nu, kas ir tas pirms tās dubļi, kur bija. Un tur pa pašu labo maliņu. Pāti. Kā ieņēma vienā vietā tik dziļu bedru. Nu jā, un pa labo malu tur vispār neviena bedra. Nu, tā kā bija tur beigās, bet nu arī tas sākums likās viņam, kad tāds bišķīt uzpeld. Bet nu viņš bija ciets tāds jau sasēdies. Es maz to varu. Jā. Brilles nomaina, viss kārtībā. Jā. Tagad jāvāc kempings nost. Piciņ. Jā. Kaut kā tā.